Labvakar! Tagad ir vakars, un es nesen atnācu uz mājām, un drīz ņemšanos meikapu, jau taisīšos čuču, bet šonadēļ es esmu iesākusi kādu jaunu tradīciju priekš sevis, kuri ievērošu turpmākās nedēļas un veikšu šo tradīciju 2 reizes nedēļā. Vienu reizi jau es esmu šonadēļ to veikusi, un tagad es veikšu to 2. reizi. Un ko es darīšu, varbūt esat dzirdējuši par tādu trendu kā oil therapy. Tas tagad ir nenormāli aktuāli, visi to dara, visi to rāda, kā to dara, un vispārējais. Protams, ka man arī palika interesanti, kas tas ir, priekš kam tas ir, un pats svarīgākais, ar ko to darīt. Jo eļu ir ļoti daudz un dažādas, lai veiktu oil therapy, ir jāizvēlas konkrētā eļa, pareizā eļa, un, protams, ka ir jāsver, priekš kam tu to dari. Pirmkārt, tas oil therapy trends, kas ir tagad, tas ir domāts pamatā galvas āda. Galvas ādas veselībai, ja var tā teikt. Tas ir viens moments, un otrs moments, kad es sāku jau to pētīt padziļinātāk, piedāvājumu eļu klāsts ir anormāli lielas. Un, lai izvēlētos vispār, saprastu, kas ir piemērotākais, tas nav viegls darbs. Es tam patērēju ļoti ilgu laiku, jo jūs zinat, ka man ir svarīgi, kas sastāvam ir vēdrā, kas lācīts ir vēdrā. Un tā filozofija par oil therapy ir tas, ka mēs rūpējoties par savu galvas ādu, mēs automātiski rūpējamies par mūsu matiem, bet nevis, piemēram, šiem matiem, veicot to oil therapy, tas aktuālais trends, bet par tiem matiem, kas mums ir folikulos, kas ir zem ādas. Respektīvi, mēs rūpējamies par mūsu nākotnes matiem. Un tad, kad es sāku pētīt šo tēmu padziļinātāk un skatīties, kādu eļu izvēlēties, pirmkārt ir zinātniski pierādīts tas, ka mūsu galvas āda, pirmkārt, par viņu ir jārūpējas, tieši tāpat kā mēs rūpējamies par mūsu sejas ādu un par mūsu ķermeņa ādu. Par viņu ir jārūpējas. Ja mēs tā paskatāmies, ikdienas rūpes par mūsu galvas ādu ir šampūns, respektīvi mēs attīram. Tas tāpat kā mēs sejas ādu, mēs viņu attīram no kosmētikas un viss. Jūs iedomājaties, kā mūsu sejas āda justos, ja mēs vienkārši attīrītu no kosmētikas un viss. Neko neklājot virsū. Cik ilgi mūs tā āda izturētu? Gan jau, ka izturētu, bet kā viņi iztītos, tas jau ir cits jautājums. Par galvas ādu ir tieši tas pats. Mums ir jārūpējas par galvas ādu. Šis trends ir foršs. Viņš pamudina cilvēkus jau domāt par tādām nākotnes preventīvām aktivitātēm mūsu matiem, kas nākotnē augs. Šeit ir jāņem viena būtiska lieta, ka mūsu galvas āda, atšķirībā no sejas ādas, noveco par 6 reizēm ātrāk. Un vēl šokējošāk ir, ka mūsu galvas āda, salīdzinoši ar ķermeņa ādu, noveco 10 reizes ātrāk. Ko tas nozīmē savukārt? Tas nozīmē, ka tā kā mēs novecojam, jebkurš organisma process, ja mēs novecojam, tad tas nozīmē, ka organisma kaut kādas blakus darbības viņas pavājinās. Un tieši tāpat ir ar galvas ādu. Ja galvas āda viņa paliek ātrāk vecāka, tā teikt, ātrāk noveco, tas nozīmē, ka no šādas galvas ādas nevar, tā teikt, izaugt, rasties zem galvas ādas kaut kas spēcīgs, kaut kas izturīgs, kaut kas kvalitatīvs. Tāpēc vispār šis trends oil therapy ir par šo būtību, lai parūpētos par mūsu nākotnes matiem, par matiem, kas principā šobrīd ir mūsu folikulās, kas ir zem ādas. Tad, lūk, nākamā lieta, tad, kad es sāku pētīt, skaidrs ir, foršs trends, viss super, it kā filozofija ir pareiza, bet ko lietot? Un ar lietošanu šeit ir tā, ka, ja jau filozofija ir tāda ļoti zaļa un pareiza, tad jautājums ir, kā es varu paņemt kaut kādu burciņu un lasu viņā sastāvu, un tur ir silikons, tur ir parabēni, tur ir SLS,
un tā tālāk. Tad man ir jautājums, es uz galvas ādas lieku tā kā mikro, nano plastikātu, lai rūpētos par veselību, nākotnes matu veselību, nu, kaut kā nesaskan. Un tāpēc es tā par to trendu tā noskumu, bet, protams, ka es neapstājos ar produktu meklēšanu, un es atradu otrā pasaules malā kādu vienu brendu, kurš sevi pozicionē kā vispār matu kosmētiku, jebkuru, viņiem ir šampūni, maskas, eļas, tieši šī oil terapija, eļas, serumi un tā tālāk, viņi ir SLS free, parabens free, un viņi ir vegāniski. Es, godīgi sakot, biju sākumā ļoti skeptiska par šo, jo tas ir tāpat kā mēs bez ķimikālijām gribētu nomazgāt traukus. Kaut kā, tomēr, ja tu gribi kaut ko izdarīt, tad, tur ir jābūt kaut kādām ķimikāliem. Bet, es domāju, labi, es vienkārši pastīšos sastāvu, palasīšu viņu researchus, un we'll make a decision. Bet mani pārsteidza tas, ka, piemēram, eļļā, ko viņi piedāvā oil terapija, viņiem nav neviena silikona, neviena parabēna, neviena, tā teikt, rūpnieciski izstrādātu nanoplastikātu pievienotās kaut kādu konservantu kaut vai. Tas mani bišķiņ nošokēja, jo, tad kā viņš strādā. Jo parasti ir tā, ka mēs varam paņemt jebkuru eļu, produktu eļu. Mēs varam paņemt tās pašas rīciņa eļas, olīveļas, kokosriekstu eļas, es runāju par produktu. Un šeit ir viena būtiska, viņas ir visas dabīgas, visi baigi forši, ja tu atrod dabīgu eļu, bet ir viena būtiska lieta, kā es visām savām klientiem stāstu ar produktu eļām, ir tā, ka šī eļa nav domāta mūsu ķermenim. Tā eļa ir domāta produktiem. Šī eļa ir domāta produktiem. Tas nozīmē, ka viņa ķīmiskais sastāvs ir ar lielām molekulām. Un ko tas nozīmē mūsu matiem? Mēs uzklājam tādu lietu, vienalga, kur uz tā mata. Un tās lielās molekulas, viņas uzsēžas mums uz mata ārējā slāņa, kas ir kutikula, un vienkārši, saķep. Un tas trakākais, kas notiek, ka šie te saķepušie slāņi, viņus ir ļoti grūti nomazgāt ar tiem pašiem šampūniem. Plus vēl ņemam vērā to, ka mēs, kad mazgājam matus, mēs jau netrinam galus, mēs mazgājam galvas ādu. Līdz ar to šeit tas viss uzkrājas. Un kas notiek, kad mēs žāvējam ar fēnu, šis viss, kā jau parasta eļļa, sāk degt. Ne jau gluži degt, bet viņš karsē matu. Un rezultātā atkarīgs ir no tā, cik mats ir biezs, cik viņš var izturēt, bet principā ar laiku mati paliek vēl sausāki, lietojot šīs dabīgās produktu eļas. Un šeit ir tāds, tā kā balans, tā kā ko darīt, bet tad silikonus lietot, eļas, kur ir silikoni, vai tad dabīgās eļas, tad ko darīt? Jā, šis bija tieši arī mans struggles, ko izvēlēties. Šīs konkrētais brends, ko es tagad testēju, mani pārsteidza ar to, ka šeit ir dabīgi šī kosmētiskā eļļa, kas ir ķīmiski izveidota tādā veidā, ka visi ingredienti, un šeit ir vienīgi eļļas ingredientu sarakstā, ir tikai un vienīgi eļļas, šīs eļļas ķīmiski ir izveidotas augstā spiedē, kas sakompresētas, un tas nozīmē, ka viņu molekulārais sastāvs ir izveidots maksimāli maz. Tik, cik iespējams, cik tas ir iespējams vispār, ķīmiski izveidojot to. Ko tas savukārt mums nozīmē, man kā patērētājiem? Tas nozīmē, ka šīs te eļļas, kas ir šajā te ingredientu sarakstā, viņas spēs ieiet man mata slāņos un spēs ieiet manā galvas ādā. Jo šeit ir jāņem vēl viena būtiska nianse, ka uz mūsu galvas ādas, kā jau jebkuras ādas mūsu ķermeņa, ir poras. Un atšķirība ir tāda, ka uz galvas ādas šīs poras ir daudz mazākas, respektīvi viņās daudz grūtāk ieiet
mūsu ādā daudz grūtāk ieiet kaut kādiem ingredientiem, lai reāli viņi sāktu strādāt. Tad, lūk, šīs eļļas ingredienti, molekulārais sastāvs, viņš ir tik mazs, lai to spētu izdarīt. Jā, es zinu, tas izklausās unreal, bet tāpēc es arī šo te pasūtīju. Tāpēc es šo arī mēģinu un testēju, un ja reāli tas strādā, jo man ir defaultā bojāts macis, viņu balinu reizi 2 mēnešos. Un es saprotu arī to, ka es nevaru strādāt visu laiku ar sekām, respektīvi ar šo te daļu, kaut kā viņus atjaunojot, bojājot un atjaunojot. Bet man jāsāk domāt arī preventīvi par to, kas man aug ārā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, man vairs nav 18, un es sāku pamanīt šādas te lietas, ka mani mati nav tā, ka atkāpjās, galīgi, ka man tagad ir plika galva, bet šie te matiņi, viņi man tā kā aug, bet viņi neizaug līdz galam. Respektīvi, tā problēma ir tāda, ka šiem te matiņiem, viņi jau folikulos, kas ir zem galvas ādas, viņi vairs nespēja izaugt spēcīgi. Un viņi izaugot, piemēram, šādu te gabaliņu, viņi vienkārši lūst nost. Viņi nav tik spēcīgi, piemēram, kā šeit galvā, man mati. Protams, ka vēl nav kritiski, bet jautājums, kas būs pēc 5 gadiem ar šīm te manām daļām. Tāpēc skaidrs man bija tas, ka es gribu pamēģināt, es gribu kaut ko sākt darīt ar preventīvām darbībām, lai savus matus sākt darboties preventīvāk un domāt par saviem nākotnes matiem, nevis cīnīties ar to, kas ir jau šeit. Protams, es to arī turpināšu darīt, bet es arī sākšu domāt par to, kas man būs pēc pusgada uz galvas. Tad, lūk,